Es padalīšos ar vienu man ļoti tuvu stāstu no viena klienta. Tieši domājot par to, kur varētu pastāstīt no mūsu projektiem, nāca prātā padalīties vienu no mazākajiem projektiem, bet patiesībā tādu interesantāko pieredzi esmu izgājis cauri. Stāsts par frizētavu. Frizētavu, kur sākotnēji tāda nelielā skaitā bija vispār 2 frizieri. Tas ir tas, ko mēs savulaik atpakaļ darījām. Tā bija mūsu tāda tipiskais klients. Mēs palīdzam saloniem sakārtot, automatizēt procesu ar klientiem, lai viņiem nav tā mūžīgi visa tā kladīšu sistēma tā tālāk. Šis bija tieši tas stāsts par to klients, kurai pati bija īpašniece, pati bija administratora un pati bija arī meistari, kas reāli tā kā griez matus, taisīja frizūru tā tālāk. Un mēs tieši ar viņu strādājot, palīdzējām to visu sakārtot. Viņi nejūtās ļoti droši ar tehnoloģijas un pilnīgi bija ar datoru uz jūs un baidījās vispār, ka tādam lekt iekšā, bet es viņu iedrošināju un parādīju visu, kāds strādā. Viņi spēra tos soļus. Es viņai palīdzēju, tur bija ļoti daudz individuāls supports, bet mēs tikām līdz foršam rezultātam. Bet kas man visvairāk priecē? Mēs esam izgājuši cauri visam uzņēmuma procesam, kā viņi apstrādā klientus, un esam tikuši vaļā no kladītēm, kas bija burtiski pamats, kur viņiem vispār visi datubāzi būvējās. Tās bija kladītes. Pieraksts notika ar pildspalvu. Ja kādam nav kladīti līdzi, viņi nezināja, ko otrs kolēģis dara un tā tālāk. Šodienā viss ir automatizēts. Mēs redzam pēc statistikas, ka vairāk kā 80% klientu paši pierakstās atkārtot, kas ir mega. Cilvēkiem nav, šajā gadījumā vadītājiem nav jādomā, jāzvana, jāaptur savus procesus, kad viņi griež matus, lai kādam pacēl telefonu, jo vienkārši vairāk 80% paši pierakstās. Bez tā mēs ieviesām atsauksmi ievākšanas sistēmu. Uzsākot sadarbību, viņiem jau bija atsauksmes, jo tas salons jau bija kādu laiku darbībā, bet tur bija apmēram 60 atsauksmes. Tagad ir pagājis, man liekas, pusotrs gads, un ir vairāk kā 260 vidēji 5 zvaigžņu atsauksmes. Tā kā vidējais rādītājs 5 zvaigznes, kas, protams, no salona viedokļa, maza salona viedokļa ir mega labs rezultāts, jo tu no malas izskaties profesionāls, un tu arī esi profesionāls. Vienkārši tev ir tie piemēri, ko tu var dabūt no cilvēkiem, kurus citātu nedabūtu, jo viņi var neuzrakstīt, viņi noslinkos. Viņiem patika, bet viņi neatstās atsauksmi. Tā kā šeit ir salikts viss tas kopā. Komunikācija ir caur WhatsAppu, kas ir forši, reizēm daudz ērtāk. Cilvēkiem sūta e-pastos, viņi bieži palaiž garām kaut kādas standardizētās ziņas, tad šeit ir individuāli izstrādātas ziņas, kas nosūtās WhatsAppā un arī e-pastā. Attiecīgi mēs dabūjam, ka viņi ierodās. Ja viņi neierodās, viņiem uzreiz sistēma, kā viņi var pārcelt, atcelt to visu. Un ir sakārtots tāds cikls, ko varbūt sākumā domājam, ka tik mazam salonam nevajadzētu, bet īstenībā tur bija lielākā pievienotā vērtība. Tagad īpašniece strādā vēl prāvam pati savu hobiju darbu, viņi nodarbojas ar frizieru pakalpojumu, viņi pati taisa frizūras, un viņi neuztraucās par to, kā vispārējo administratīvo darbu darīt, viņi spēja attīstīties. Salons ir izaudzis, viņi ir taisījuši remonts, attīstījušies, piesaistījuši vairāk darbinieks, un tagad jau viņi tā, kā nopietnas jau salons var sev redzēt un darīt visu to darbu kā līdz šim, tikai daudz vieglāk un patīkamāk. Kaut kā tāds īsts piemērs no tā, kā arī mazas procesi var palielināt visu biznesa attīstību daudz lielākā ātrumā nekā mēs domājam. Tev nav jābūt milzīgam, lai kaut ko izdarītu labāk un attīstītos.